1. Pētera 2. nodaļas 9. panta 2. pusē ir teikts, ka, lai mēs varētu paust viņu varenos darbus, Dievs mūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Pēdējos 2 gadus man ir bijusi iespēja būt misijas skolas koordinatorei un piedzīvot, kā studenti izmainās. Daži bija baiļu tumsās, daži bija nedrošība tumsā, daži bija sāpju tumsā, kā nu kurš. Vai kāds varbūt vispār vēl Dievu īsti līdz galam nepazina. Un tad es piedzīvoju, kā viņi kļūst drosmīgi. Pirmo reizi sludinot svētrunas, pirmo reizi pasniedzot bībeles stundas, pirmo reizi ieraugot Dievu kā patiešām mīlošu Dievu vai atklājot viņu kā mīlošu Dievu no jauna. Katrs tika izmainīts, kāds bija kādā tumsā un nonāca kādā gaismā. Es ticu, ka arī tev ir kādas tumsas, kurās varbūt vēl mīti. Un Dievam ir dažādi ceļi, kā aizvest gaismā. Un misijas skola noteikti ir viens no šiem ceļiem, veidiem, kā būt apstākļos, kur Dievs var uzrunāt personīgi tevi. Tāpēc es aicinu pieteikties misijas skolai Sūti mani un būt gaismā kopā ar Jēzu.